klātesošo un neklātesošo vārdā. Mēs tev dodam to, ko mēs dodam. Nu, pēc kā tu tvīksti, varbūt pats Iesvilp lūdzu startu. Es sāku vispār neiešvilp, jo man bija tik sūdīgi. Ko mēs tad darīsim? Tāpēc ir travelbox. Un reku gliemezīšana, kas vēl tik nav? Nē, izstāst vispār šitas spēles. Tu jau daudz slēpi. Tātad dzelzceļa līnija, Kuldīga, Alsunga, Aizputa, tālāk līdz pat Liepājai. 35. gadā tika izbūvēta vietējā transporta nodrošināšanai. Savus lielākos krāvju apjomus nodrošināja mežsaimniecība, kā izrādās. Vācieši 30. gadu beigās ļoti daudz iepirka kokmateriāls, īpaši no Kurzemes. Tāpēc arī Kurzemē daudz šaušliešu dzelzceļu. Bet Kuldīga tā arī nekad nav bijusi savienota ar Rīgu ar dzelzceļu. No. Tāpēc ir bijusi zināma atpalicība. Vulkānam gāja grūti, kaut kā ķepurojās, bet citu rūpniecības uzņēmumu Kuldīgā praktiski nebija. Vienīgais mūsdienās, kad ir krāva autotransports, tad ir Finieris, Stiga, Paletērijas un vēl dažādi uzņēmumi. Bet, šis ceļš, pa ko mēs ejam, ir diezgan līdzīgs tiem ceļiem, tā saucamiem uz nekurienu, kas ir mežos. Kalpoja līdz 70. gadu pirmai pusei. Pasažieru kustība tika pārtraukta vismaz jau 50. gadu beigās, bet kaut ko vēl vadāja kolhozas saimniecības, visdrīzāk tos pašus kokus. Varbūt arī kaut ko no labības. Bet viena slieda bija, protams. Jā. Un tālāk jau pēc demontāžas, kā redzam, viņš ir pielabots ar nodilumu kārtu. Un tagad var cilvēki izmantot transportam uz māju. Citur viņš ir, kā saka, mežonīgāks, citur pilnīgi civilizēts oficiāls pašvaldības ceļš, kur sniega tīri katru rītu, ja vajag. Šis ir viens no, tā teikt, civilizētākajiem posmiem. Pat ne visi posmi Kuldīgas pilsētas teritorijā ir tik ejami, braucami. Kling-klang. Kods viņam noņēma, bet iesalis. Kaut ko vajadzēs izlaust. Iesalis pavisam? Jā. Vai kaut kādu Mačeti. Man ir viena aplikācija, kas lapas pat deformējās, vismaz vizuāli. Tas huligāns. Šie blociņi arī ir standartā. Esam atraduši. Jā. Esam atraduši mazo bamslīti. Arī šeit bija konteinerīts, kurš tika paņemts. Un dodamies tālāk. Uz rietumiem. Tur laukmalā ir viena no dižliepām. Viņi, protams, tur ir palikuši tikai tādiem, tā saka, laikam, mizu gabaliem, bet stumburs kaut kāds pamats ir. Zāri atveses, tur 8 metru apkārt mērs ir bijis savulaik. Un tagad mēs no tāda pamatīgāka ceļa iegriežamies tādā mīlīgākā. Klasi zemākā ceļā, bet kā ceļa gājējiem un interesantiem, jo interesantākā. Pagad, tas aiziet tur. Turēties pie īstās līnijas. Taisni? Tā teikšu, Tas ceļš aiziet pavisam pa labi, ja? Mēs tagad ejam, kur kungi iet tieši pa dzelzceļa līniju, jo es tā kā to vēroju no šīs puses. Mēs izbradājam labību. Nē, labība ir sasalis un viss ir labi. Labība mierīgi gaida pavasari. Te uzbārams ir ļoti labi redzams. Viņš arī gāja tik lēni, ka tur vēl. Pielastīt spaiņu. Jā. Jā, reku ir dzelzceļa liecinieks viens kā dzīvs.
gultnes ir Jā, palicis. bet nu to gadskaiti gultnī tu neatradi. Nē, bet nu... Tie visi ir izlasīti. Nē, nu, viņi tādi bleķi tādas, tā kā Tur pat bija, jā? Redzeni. Būt ir 34 olijas. 35. Problēma, ka šitas man apgriezīs to, ko es filmēju. Varētu būt gads. Esam tagad iznākuši Purvmalē. Un virzamies uz priekšu pa uzbērumu, kurš ir izveidots, lai šķērsotu diezgan izteiksmīgu purvu. Pavisam samitrizājās. Banka jau iet tur. Atdure padurē, jūs sakāt? Tā jau nav problēma. Vai varam saldējā pie pusdienām? Ir kaut kādi gardumiņi, jā, patrāpījušies. Pagaid, tūlīt būs, es iedošu. Normāla lieta, ko ņem pārgājienā. Uz vieniem. Met? Tā, es dabūju Iesku lejā. Niks Nezinu, kā tu Peanut esi. Crunch bar. Tas kaut tas muskāpes medību tornī vērojam. Jā, darīt nav ko viņam. Tagad jāsaskata, kur turpinās. Nu, reku taisni. Reku tur starp bērziem, redzi? Turpinās, tieši tā arī taisni. Labi, ka mums ir Jānis. Nu, ja nesanāks, tad vismaz man būs video. Tas ir interesantāk nekā tur. Tagad mēs pa palieni duram. Palienas izklaidi. Opā! Labs. Jā, mēs viņus redzētu. Man bija laba bilde. Bija? Nu tā es redzēju. Un ielec līdz viduklim un... Ivans dzelzceļa stacija. Šobrīd meža vidus. Ko tu dari ar to šampūnu pudelāns? Ielieku slapju logbuku. Jā. Slēpnis. Slēpnis. Kurš jau ir, beidzis savu pastāvēšanu. Uguns, kurš iekurināts. Man ir informēja, taisīt kafiju.
Tā, tilts pār Vankas upi. Vai vienkārši Vanka. Šitos redzēju satelītā. Bet tas ir tāds sveiks izskalojums. Ai, tāds smukas lētas vēl. Kāpēc tas ļoti nebija saglabājies par tiem paturēm? Domāju, ka viņi ir lielākā. Lai nenobrūk. Darbīgi. Sagraus savu. O, nu jums arī lielie grauti. Mums jau te ir gateris. Tīga aizaugas. Tā, iespējams Ēdoles dzelzceļa stacijas atliekas. Pārbaudīsim. Jā, kaut kas ir. Jā. Ēdoles stacijas slēpnis ir savaņģots. Bet tu biji nosaucis kādreiz. Bet tā, plus mīnus esam nogājuši to posmu, kas bija šodien paredzēts. Esam iznākuši maršruta beigās. Šodienas maršruta beigas. Nu, man pēc kartes. Kas uz to pusi Tur ir? jābūt tam ceļam, iespējams, šis tur prāta priekšā. Esam iznākuši netālu no Ēdoles. Un Ja jūs te mēs arī nedavāt beigsim. koordinātus, Ko mēs gribam? Pīlī! Kad mēs to gribam? Pīlī! Jāpēr. Kaut kas ir sasniegts, vai ne? Tad tev ir taisnība mums nākošais posms. Kā cilvēki, kas gar to jūru iet? Šeit ir tas dzelzceļš nāca no tā virziena, kur mēs šodien visu ceļu gājām. Un tur rekur Ēdoles zīme, Ēdole beidzās un tas ceļš aiziet tālāk. Tā kā mēs, ja mēs vēl turpināsim, tad tas nozīmēs, mēs iesim tālāk uz turieni. Tur turpinās dzelzceļš. Tā mēs esam rekur Ēdoles pils pievārtē. Burtiski ejam pa to trapu. Mēs to arī darīsim. Reku muškungs ir ar savu Volvo piebraucis. Viedru laiki, Ēdoles pilī. Jā. Nu, kāda ir tad tā ķēda laba? Var nocelt, es domāju. Noceļam, jā. Nu, tad praktiski. Nu, Ēdoles pils. Emīla pils. Šeit tas Emīls bija, ja? Uzmanību. Muzeja teritorija ir tikai biļetēm.